Labdien, mīļie! Es dzīva, dzimusi sieviete, toreiz Latvijas PSR teritorijā, dzīva, dzimusi sieviete, cilvēks ar neatņemamām cilvēka un dabiskajām tiesībām no radītāja, no dzimšanas, nāku šeit pateikt savu nostāju par vairākiem jautājumiem. Visums dzird, radītājs man sirdī uzrunāja, un šeit es esmu, un šeit es runāju. Pirmkārt, es pasaku savu stingru nē pret visu šo naida kurināšanu, kara propagandu, cilvēku iebaidīšanu, nemitīgi baidot, ka mums ir ienaidnieks austrumos, kaut mēs skaidri zinām, ka tas tā nav. Tās visas ir spēlītes, politiskas spēlītes, globālistu propaganda, lai izdarītu savu, lai vai nu attīrītu šo teritoriju un kaut kā izprovocētu šo karu, lai pārņemtu un sadalītu pasauli, kā viņi to grib, un tajā procesā norakstīt milzīgas naudas summas, acīm redzot, atbrīvot teritoriju no cilvēkiem, jo šī ideoloģija par populācijas samazināšanu viņi neslēpj. Un es to redzu ik uz soļa. Radītājs man deva piedzimt šai zemē, toreiz, kā es teicu, Latvijas PSR teritorijā, ar visām tiesībām kā Latvijas PSR pilsone. Mans vārds, uzvārds bija ierakstīts arī visos attiecīgajos dokumentos, pēc pareiziem valodas likumiem, kā īpašvārdiem pieklājas, ar pirmo lielo burtu un pārējiem maziem burtiem kā vārds, tā arī dzimtes vārds, ko viņi sauc par uzvārdu. Un tas arī apliecina to, tāpat kā dzimšanas akta ieraksts apliecina, ka es esmu dzīvu dzimusi. Tātad es esmu dzīva cilvēks un es esmu šī suverēnā vara šai zemē, ko sauc par tautu. Man varbūt ir izdalīts šīs fiziskās personas dokumenti, juridiskā fikcija, kura netika man izskaidrota. Man tika iedalīta šī persona, tāpat kā personas kods ar viltu apmānu un spaidiem. Un tādēļ es noraidu šīs fiziskās personas statusu. Ja viņš ir, es viņu varu vienkārši lietot, jo man šobrīd citu dokumentu nav. Kā vienīgi mana brīvās gribas izteikšana, es esmu pateikusi visumam, arī jums šeit sociālajos, ka es esmu dzīva sieviete. Suverēna, dzīva, suverēna sieviete, cilvēks un dzimusi Latvijas PSR teritorijā, kur vēl man arī bija PSRS pilsoņa tiesības, kas noteikti bija vairāk un noderīgākas nekā šīs Latvijas tā saucamā pilsoņa kaut kāda fiziskas personas statusa tiesības, kur nav nekāda tiesība, kā es saprotu. Šajā visā, apzinoties to visu, es nāku šeit šodien pateikt, atkal jau kuro reizi pateikt to, ka es absolūti noraidu, pilnīgi noraidu un aizliedzu visas kara runas, propagandas, kara kurināšanu un šo iniciatīvu, ko sieviete Evika, kas pilda, cik es atceros, premjerministres laikam amatu, ja? Saka, ka viņa ir ierosinājusi, ka tā ir viņas iniciatīva iziet no, ka lai šī teritorija vai valsts, viņi tikai var atbildēt par to, kas ir šī Latvijas republika, ja? Tā kā iziet ārā no Otavas konvencijas. Otavas konvencija, kā jūs jau varbūt daudz esat papētījuši, tā ir konvencija, kur visi ir piekrituši, vienojušies par to, ka vairs nebūs roku mīnu un nemīnēs zemes un teritorijas vai robežas. Un Evika, pēc uzvārda, cik es saprotu, Siliņa, es nezinu, vai tas ir pilnīgs viņas vārds, bet es
saprotu, ka šī sieviete, kas pilda šo amata personas darbu, ir uzskatījusi par vajadzīgu sākt šādu iniciatīvu dēļ it kā tā saucamiem draudiem, kara draudiem. Es redzu arī armijas cilvēki atbalsta un saka, jā, ka situācija mainīsies, tās ir vistīrākā neapdomība. Tas ir trakums. Tas ir pilnīgs trakums. Ņemot vērā, ko Amerikas pārstāvs Jeffrijs Saks pateica, ka jums ir jābūt draudzīgiem ar saviem kaimiņiem. Nevajag kurināt naidu latviešu un krievu starpā. Un viņš runāja par rusofobiju. Un man ir kauns, ka daudzi mani tautieši ir iekrituši šai slazdā un domā, ka ja viņi runās vai darīs vai klieks kaut ko pret krieviem vai Krieviju, ka viņi būs lielāki patrioti. Tās ir muļķības. Tās ir muļķības, tās ir sātana mācības. Skaldi un valdi. Mēs visi esam cilvēki. Lai kādā valodā mēs runātu, mēs esam radītāja atvases, nākuši šeit miesā tieši šai laikā, lai apstādinātu šo murgu, šo turpināto skaldīt un valdīt ideoloģiju. Tas nav mums paprātam. Mēs esam vienoti, visi, kas cilvēki, kam ir sirdsapziņa, tādi paši kā es. Mēs visi esam vienoti un skaidri savā nostājā, ka mums nav sliktu sajūtu vai domu vai naida pret krieviem vai citām tautībām vai krieviem pret latviešiem. Tikai necilvēki var gribēt karu un kūdīt, naidot cilvēkus viņu rasu dēļ vai tautību vai ādas krāsu dēļ. Tā ir naida kurināšana, kas vairs nav pieņemama nekādā veidā. Un Latvijā tas attiecas uz tā kā šo rusofobiju, par kuru runāja Jeffrijs Saks. Man ir ļoti žēl, ka tiek provocēts šis karš no varas iestādēm. Un es jums gribu teikt, mēs redzam, mēs vērojam, mēs saprotam. Radītājs redz, viņš mani cēlis šai zemē, lai es runāju, un es runāju. Ar mīlestību, ar cieņu pret jums visiem, arī pret jums, Evika. Jums ir jāsaprot, ka es pasaku tā, nav vajadzīga šī izstāšanās no Ottavas konvencijas, nav vajadzīgs mīnēt nekādas robežas. Jūs personīgi nesīsiet atbildību kā sieviete, kā cilvēks, un arī kā amatpersona jūs nesīsiet atbildību par šādām iniciatīvām. Ja tas turpināsies un ies uz priekšu, jūs atbildēsiet līdz 7. augumam. Tā būs. Tādēļ, ka tas viss ir vienkārši tā ir provokācija. Šo visu izsaukt uz Latviju, kura ir maza zemīte, tai visā teritorijā, kas ir viss šī teritorija, viss tas bijušais, vai kāds, nezinu, vai pat bijušais PSRS, ja? Šī ir maza teritorija, mums nav nekāda naida, ne ar Krieviju, ne Poliju, ne Lietuvu, ne ar vienu. Un tās ir absolūtas pasakas, kurus jūs gribat cilvēkiem iestāstīt. Un es pasaku savu stingru nē.